Cilvēki mīl jokot visu cauri gadu, taču visaktīvāk to dara 1. aprīlī, kas tiek dēvēta par joku dienu. Tā nav nacionāla brīvdiena, taču šajā dienā cilvēki gan izjoko, gan šokē cits citu. Mēs lūdzām sabiedrībā zināmiem cilvēkiem pastāstīt savu mīļāko anekdoti vai smieklīgu atgadījumu no viņu dzīves dienu. Ka meitene brauc glauda kaķīti trolejbusā un pretī sēdošais puisis sāk, domā, vajadzētu tur viņu pakuķetēt un saka, vai kā es gribētu būt šī kaķīša vietā. Meitene paskatās, saka, diez vai es viņu vadu sterilizāciju. Rīgas laikā izlasīju rakstu, kur bija ņemts no amerikāņu mājaslapas kaut kādas profesionālie joki. Un tu izlasi to joku, un tas joks patiešām nav smieklīgs. Un zem joka apakšā ir uzrakstīts, kāpēc tas joks ir smieklīgs. Un tagad tu izlasi to paskaidrojumu, tad ir skaidrs piemērs, ja? Einsteins, Paskals un Ņūtons spēlē paslēpes. Einsteins aiztaisa acis un skaita līdz 10. Un Paskals aizskrien ātri kaut kur noslēpjas, un Ņūtons apstājās istabas vidū un apvelk sev apkārt ar krītu kvadrātu. Un Einsteins izskaita līdz 10, attaisa acis un saka, Ņūton, es tev atradu, kur tu esi? Un Ņūtons viņam saka, tu neatradi mani, bet Paskalu. Redzi, nav smieklīgi. Un tālāk ir paskaidrots, kāpēc. Tāpēc, ka 1 Ņūtons uz kvadrātmetru ir tas pats, kas 1 Paskals. Tad, kad Hruščovu gāza no amata padomu laikā, es nestāstīšu, kas viņš tāds un tā tālāk, tad viņš uzrakstīja 3 vēstules. Un tātad šīs 3 vēstules atstāja mantojumā Brežņevam. Un pieteica, ka lai nu Brežņevs tās vēstules ver vaļā, tad, kad viņš netiek ar kaut ko galā, kad ir kaut kādas problēmas. Nu, tad Brežņevs pienāk laiks, ver vaļā pirmo vēstuli, un tajā vēstulē ir teikts, es tulkošu tā diezgan burtiski, gāz visu uz mani. Nu, tā, ka Hruščovs pie visu vainīgs. Paiet vēl kāds laiks, nākamo vēstuli ver vaļā, tur teikts vienā teikumā, gāz visu uz laika apstākļiem. Un tad, kad Brežņevs jau pavisam vecs, ver vaļā 3. vēstuli, un tur arī vienā teikumā rakstīts, ņem papīru un raksti 3 vēstules. Tas tās bija par to, ka Pēterītis uztaisa sviestmaizi, tā kā desmaizīt, un iziet ārā, un māma viņam uztaisa, iziet ārā, un pēkšņi viņš sāk raudāt. Un tā māma izskrien ārā un saka, Pēterīt, ak, Dievs, tik stulbi. Labi, viņas prasa, Pēterīt, kāpēc tu raudi, kas notic? Un viņš saka, man desmaize nokrit lejā. Viņa saka, ar nolūku? Ne ar desu. Tas ir stulbi. Un es toreiz nesaprotu, ko nozīmē tas ar nolūku, tad tā kā es nometu lejā to desmaizi. Viņš saka, ne ar desu. Un es toreiz biju maziņa, bet tas bija tiešām, ka man bija tāda ritīgi, nezinu, kaut kā 4, 5, un es nesaprotu, kas tas ar nolūku, kā ir siers, varbūt sviestmaize ar sieru, varbūt sviestmaize ar desu, bet ar nolūku, un es nesaprotu, un tad stāstīju mamā, un viņa man stāsta, ka tas ir tāds veids ar nolūku, tu to, jā, tad es iebraucu tikai, tā kā man bija vairāk gadi. Tētis lieto alkoholu, jā, un sarunājās, tā aktīvi lieto alkoholu, un sarunājās pusdienu laikā ar savu dēlu, un dēls sāk, tēti, vai tu esi dzirdējis, ka alkohola cenas ir paaugstinājušās? Viņš saka, jā, un kas tad tagad notiks? Tu tēti mazāk dzersi nedēļi, tu mazāk ēdīsi. Ģirds Jākoļevs bija liels meistars uz visādām šitādām caurnešanām un visādām muldēšanām un sastāstīt cilvēkiem visādas brīnums un tā. Un tad es bieži vien tiku izmantots kā tāds piebalsotājs. Mēs vien jaunu aktieri šitā iestāstījām viņam, ka pa lomām ir jāmaksā. Lai tu tiktu pie lomas, kad teātrī tad ir jāmaksā. Un kad, ja viņam pašam nērti, ka viņš var mums to naudu dot, un mēs tad būsim tā kā tādi starpnieki. Un, protams, ka tas viss nāca gaismā, un tā viņi to nabaga puiku gadiem apcēla, un tā jau tas apauga ar kaut kādiem tādiem stāstiem, kā tur nemaz nebija. Viens latvietis stāv kopā ar kaut kādu ārzemnieku, un tur deg kūla,
Un tas ārzemnieks prasa, nu, kas tas ir? Viņš teica, that's cool.